Krišjāns Ziediens nozīmē, ka šodien uz Meža takas jubilejas raidījums. Jubilejas, jo mēs esam tavās dzimtajās platībās. Tas viens. Otrs, manuprāt, pirmo reizi savā mednieku karjerā medījis Lubāna ezerā. Tieši tā. Un tagad skaistākā daļa. Mums ir jāpārvāc visas mūsu līdz paņemtās mantas, un to, kādam ir daudz, uz to vientuļo salu Lubānā tālajā galā. 7 kilometri, šoreiz ar laivu, ar motorlaivu. Vēlā vakara vēlumā 3 vīri laivā bez suņa lēnu garu dodās salas virzienā. Bet jautājums ir tāds, cik dziļš ir Lubāna ezers? Čauka izrāvā ārā? Gan tā, gan tā. Pagaidām, mamā. Var. Ja nu mums izdosies piedarbināt šodien motoru, tad mums izdosies arī aizvest cienastu no Artūra Kulau, ko viņš speciāli īpaši mums sagatavoja. Tev, Krišjān, mūsu vīriem tur uz tālās salas braucu pretīm saņemt no viņa. Viņš ar īpašu mīlestību mums sagatavojas ir kāda speciāla recepte pīļmedībām. Vai. Tu vēl nezini, kas tas ir? Nē. A? Es redzēju kūlerī kādu iepakojumu. Tas arī viss. Man tā, draugi, gatavojoties pīļu medību sezonai, kā jums liekas, kas ir pats galvenais? Jūs domāsiet skrotis sagatavot un tā, jā? Nē, pats galvenais ir foršas uzkodas sagatavot, ar ko cienāt draugus Lubānā. Tāpēc atbraucu satikt senu čomu Artūru, kurš ir pagatavojis kaut ko īpašu vīriem. Tā, čau, Artūr! Čau, brazā! Čau! Sen neesi redzēts. Nu, ir kāds laiciņš, Tā, mums ir jāsagriež ekrāns kaut kādā veidā. Nu, labi, var arī šitā. Nu, var arī šitā, jā. Pastāst, kas tas tāds ir? Nu, šīs ir buka kājiņas novītinātās. Es jau Jānim kādu laiku atpakaļ jau stāstīju par šitām visām lietām, par vītināšanām, bet kaut kā visu laiku nebija sanācis. Un tagad, beidzot, viņam sanāca uztaisīt. Iedod ātro recepti, jo buku novedīt jau vīri mācēs. Jā, tas jau principā mums ir pirmais, kas visi jau līdz Jāņam ir paspējuši savu buciņu paņemt. Pārsvarā veči viņu pārstrādā šašlikā. Jā. Bet šitas mums ir cits veids, kā saglabāt buciņu diezgan ilgi svaigu. Nu, gluži ne svaigu, bet ēdamu. Ēdamu, jā. Nu, recepti ir ļoti vienkārši. Pēc nomedīšanas, pēc gaļas atdzesēšanas, kā jau klasiski, ieliekam sāls vannā, sausā sālī. Un ieliekam leduskapī, lai tā kājiņa nedēļu nostāv sālī. Pēc tam mēs viņu ņemam ārā. Lielā ūdens daudzumā noskalojam un atstājam uz vienu diennakti. Lai viņš atkal to ūdeni dabūna atpakaļ. Lai viņš atkal dabūna atpakaļ, nosusinam Jā. Un pārklājam ar garšvielu maisījumu. Bet ar to garšvielu maisījumu ir tā, katram ir savas garšas, kurš grib pikantāk, kurš mazāk pikantāk. Drīkst džazot, jā? Drīkst džazot tā kā sirds vēlās. Bet kam ir jābūt obligāti? Kam ir jābūt obligāti, tas ir sierāboliņš. Sierāboliņam ir jābūt obligāti. Nu, es arī pielieku nedaudz kumīnu klāt. Viena no senākajām garšvielām, kas viņu vēl dēvē par romiešu ķimenēm. Bet maltā veidā vajag. Vispār visas garšvielas ir maltā veidā, jāklāj virsū. Un sataisiet putriņu no garšvielu maisījuma ar ūdeni. Jā, un ritīgi iesmērēt. Jā, tikai nelieciet klāt nekādu taukvielu. Jo taukvielu to visu pasākumu sabojās. Nu, noklājiet ar garšvielām un ļaujiet viņam kaltēties. Cik ilgi jākalst, apmēram? Nu, šis konkrēti ir kaltis aptuveni mēnesi. Aptuveni mēnesi, bet tas ir arī atkarīgs no laika apstākļiem un viss pārējā. Nu, ļoti jāuzmanās ir arī no mušām. Nu, loģiski, jā. Jo savādāk būs, kā tautā mēdz teikt, sačakarēts darbs un materiāls. Padādi, paņemšu. Tā, čaļi.
uz Lubānu brauc šitāds gabaliņš no Vidzemes buka. Jā. Artūra ražojumā. Varēsiet ietestēt. Labi, tad mēs tev ziņosim. Labi, paldies. Tiekās. Lubāna saulīt lec. Jau pēc 6 stundām varēs doties iekšā. Nokās mīras, aplaukt riķi ap sevīm. Mēs varam visu laivu. Jā. Šitā ir apa. Nav, brūk. Tu uz turien varēsi, jā? Jā. Jā. Un tad es uz turien. Aha. Vai droši? Jā. Vai izsniegsiet lūdzu munīciju? Jā, Krišjān, tev ir izvēles iespējas. Aha. Rozā izskatās jau daudz savāk. Tas vēl nav pagājušā gada. Rekord, mēs bijām pie Dāvi veikalā iebraukuši. Viņš mums izstāstīja visu par munīciju. Kāda šogad ir moderna. Moderna munīcija. Tev stilīgo. O, jā, lūdzu. Es likšu kā pirmā. Pieslēdzamies Dāvim veikalā. Viņš jau vairāk pastāstīs, kamēr mēs izvēlamies, kādas krāsas munīcija šodien medīt. Kopš tiem laikiem, kad mēs lādējām pašu skrošu munīciju un viss bija grūti dabonāms, bet viegli saprotams, tagad mēs dzīvojam laikmetā jau, kad jau šķiet pierasts bezsvinu munīciju. Es dodos uz Lubānu, uz taviem krastiem. Burvīgi. Jā, man vajadzētu 2 kastītes. Ko tu ieteiktu no šīs dienas klāsta? Ir pieejams 3 dažādi ražotāji bezsvinu munīcija. Tātad Bioamo, kur esam pārstāvi Baltijas valstīs. Bioamo ir īpašs ar to, kad viņiem ir gan Magnum lādiņi, gan Bioamo Blue sērija, kas ir īpaši paredzēti ieročiem, kuri ir šie te vēsturiskie, kuriem nav šī lielā zieda un kuri nav paredzēti šaušanai ar tērauda munīciju. Ižitozi, jā. Šīm ir speciāli metāla sakausējuma munīcija. Celier Bellot bezsvinu munīcija un tepat kaimiņu valsts Lietuvas Zala. Arī bezsvins, jā? Arī bezsvins, jā. Kāda vēl tev ieteikuma lietojot bezsvinu? Es pieļauju, ka lielākā daļa ir pārgājusi jau uz to, bet tomēr ir vīri vēl, kas... Manuprāt, tas galvenais, kam derētu vērst uzmanību, ir katram pašam pārliecināties par savu ieroci un konkrēto munīciju. Varbūt nepažēlot tās 3 patronas, aizbraukt 35 metru distancē, izšaut pa 50 x 50 cm papīra lapu un saprast, kāds tas skrošu izklājums. Un varbūt tās tavam ierocim garšo labāk viena vai cita munīcija. Tā ir taisnība, ka katra munīcija ies mazliet savādāk. Jā, viennozīmīgi. Un tas atšķirībā no čoku sašaurinājuma un stobru garuma, to visu parāda izcila papīra lapa. Svarīgs moments. Tad atceramies, 30 metros mēs šaujam pīli, ne vairāk. Ne 60, ne 50. Tas ir tā, kad agrāk teica, ja tu vari redzēt ar aci skaidru pīlē pleznu, tad tas ir attālums, kad var medīt. Jā, tas tad, kad viņš izlaiduši pleznu. Tā, man patīk emocionāli šitā bio, jo es saprotu, ka viņa arī dabai videi draudzīga. Bet tu zini, ar ko viņa vēl dabai draudzīga ir? Pastāst. Viņai, tātad,
ne tikai čaula, bet arī konteiners sadalās. Tā ir īpaši plasmasa, Tā nav plasmasa, tas ir biomateriāls, kas ir no dažādiem pārstrādājumiem elementiem uztaisīts, un viņu baktērijas sēd. Tad aplūkosim, kas lācītim vēderā. Kā izskatās dabai draudzīgā munīcija. skrotas, jā. Tad mēs varam apskatīties, cik viņas ir vienmērīgas, apaļas vai nav kaut kādas deformētās skrotas lādiņā iekšā, jo deformētās skrotas lādiņā veido tos baltos plankumus, jā. Baltos plankumus. Jā, tā kā redzam, ka šeit tādu īsti deformēto skrotu nav. Ir kaut kādas, kas ir salipušas, bet bezsvinu konteiners ir tāds ar 4 lapiņām, un viņš verās mazliet vēlāk vaļā. Redziet? Viņš nav pilnībā plēsts, viņš verās mazliet vēlāk vaļā. Līdz ar to viņš ilgāk saglabā kūli. Skrotas iekšā, jā. Jā, par cik bezsvins ir vieglāks, tad, lai saglabātu tālākā distancē viņu lielākā kūlī, tad šādā veidā ir. Un pēc tam šis tā daļa, kas arī ezeram būs tā draudzīgā daļa, kas arī sadalīsies, jā? Un šis te arī sadalās? Jā, tas arī, jā. Un metāls dabīgi arī. Nu jā, un metāls. Tā kā tā, jā. Pulvers, lādiņš un biomoblu. Tie, kas nav redzējuši, jā, no kā sastāv. Tātad kapsele, tātad čaule, konteiners, pulvers, skrots, pīle. Tad šitā izvēle ir tapus. To mēs redzēsim, kā ies. Dāva, paldies. Ok, labi. Un tur ir šau garām. Tiekamies dabā. Jā. Dāvas mums vakar iebēra ļoti skaisti dažādi izvēli. Es neesmu, godīgi sakot, medījis ar šo te variantu, kas man likās interesants. Te ir gan 3. numura skrots, gan 5. numura skrots. Ideja tāda, ka, nu, tā kā tūmā vairāk 3. paņem, tālumā 5. noķer. Pagaidām mums te viss kosmonauts lido. 3. ir mazāks. Jā. Otrādāk. 5. numurs ir. Jā, 5. tūmā. 5. smalkāks skrots, jā, un 3. ir rupjāk. Tad, jo lielāks cipars, jo mazāks skrots. Tā mēs ejam līdz viennieciņam, 0, un tad jau sākās 2 0, pēc tam aiziet renkuļi. Kas būs vēlāk sezonā, zosu medībās. Šobrīd visi šāvieni nāk no paša krasta, piekrastes. Mēs esam, var teikt, no ezera vidū. Un tad mēs dabonam tā smukus skatus, zosas labi lido, bet visi iet stipri pa augšu. Redzi? Pagriezot pa tālu. Spīdam, laikam. Naktī mēs dzirdējām daudz zosus. Zosis bija vairāk kā pīļi. Jā, zosis bija daudz vairāk. Ko mēs drīkstam medīt no zosīm? Meža zosi drīkst medīt kā pīli līdz 15. septembrim. Jā, tad jau tālāk visi zosis. Pēc tam jau visi zosis, jā. Un tagad arī mēs dzirdam zosis tālumā. 3. numuriņš ir zosīt, nu tā, ar 3. numuriņu. Sezonas sākumā var mēģināt. Jā, ja tu. Jā. Nāk vien pāri Sančo galvai nāks. Tava puse, tava Janka. Redzu. Vai. Ko viņi redz? Mūs redz. Jā, baigi redz. Jādājums, kura detaļa? Ko mēs neesam paslēpuši? Sančo redz. Sančo redz. Viņš ir mugursēži. Baigi smuki nogriežās. Jā, viņš kā ieraug. Tas nav. Tas ir Sančo ņemams. Un 3 brangi vīri laivā, kādu neredzēs. Jābūt ir aklai. Nu, tikai zivju gārnis izaicina. Zivju gārnis gan negriežas. Tas nav zivju gārnis, tas ir kaut kāja. Kakliņi ir tādi.
Kaut kāda kustība atkal no salas. Bet nu baigi augstu viss. O, pacēlās, re, kur. Mūsējās? Jā, mūsējās augšā 5. Jā, redzu. Piesadzes stobri. Izskatās, ka viņas ir uzņēmušas kursu uz turisma informācijas centru Bāka. Tik uz otru. Jā, tas bija mežzos, bet no augstu. Jūt, ka mežzos. Jā. Jāni? Gatavs? Atkal pagriezās. Kaut ko viņas redz. Mēs neesam tik augstu. Lubānas klasika vispār skaitās, cik Lubāna ezers ir, pusotru metru dziļš, metru dziļš pārsvarā. Dziļākās vietās varbūt 2 metri. Tad Lubānas laivas specifika, viņa ir smaila, lai varētu izstumties cauri šiem krūmiem ceriem. Un faktiski viens mednieks ar garu kārti stumj laivu, tādā veidā novadot viņu. Un otrs mednieks ir priekšā un uz celšanu kustinot. Principā mums ir motoriem nepastums tā, bet tās pīles, kas iesēdās tur priekšā, tad mēs lēnā garā stumjoties. Ļoti efektīva metoda tā, principā sentā medīja tikai tā. Jo seklas specifisks ezers. Šobrīd līmenis diezgan zems. Bet Krišs teikt, pīļi daudz, ne? Daudz uzlido, visapkārt. Jā, tikai tālu. Ļoti tālu, ļoti augstu. Jā. Bet mēs jau, zin kā, mēs vairs nevietējie. Divas gabals taisni virsū, taisni virsū. Starp... Jānis tieši labs, Jāni. Vāt. Stulbi. Labs, šis bija labākais uznāciens. Vēl divas nāk no austrumiem, Jāni tavējās. O! Nu tu. Jā, šiu. 2 metri pa priekšņēmu. Vai. Dzirdat? Mums tas ir Daini. Bet, izklausījās pēc daudz dīvains pēc pat. Tā, es lieku 5. numuru iekšā un miksēto 3-5. Tad jābūt kaut kas sandrs. Es domāju, ka visas atslēgas ir krāsiņās. Krāsiņās. No dienvidiem, re, kur viena zemu. Redzu. Gribu apsēsties kaut kur. Redzu. Varētu mēģināt apsēsties mums laivā. Viņam vajadzētu Divas. Labi, nāk virsū. Tev, tavs. Labi. Ir. Mums ir 2 pīles. Tās pārsteidzi klausies. Man arī. Galvenais forši, ka tu šauji, un es tev mēģinu arī šaut un uzraugu pa pleci. Jo. Šis bija negaidītās. Ļoti negaidīti. Pēkšņi, jā. Mums ir 2 pīlēs. Jau! Tā, kurš numurīši nostrādāja? Es nezinu, vai 3. vai 5. Pats... Jā. Lejš rulē. Labs šitas bija, man patika. Bet viņai arī boziens labs ir. Atsitiens tāds, nav vāji. Krišāns sācis jau vietējā leksikonā runāt. Boziens, labs. Boziens. Tas ir Lubānas vietvārds kaut kā. Jā, bet viņas abas divas diezgan blakām nokrit, ne? Jā. Jā. Reku viena ir, Jā. reku otri. Jā. Te pēc pīlītei pēc astes spalvas gala var pateikt jauns putns vai vecs putns. Ja šeit ir iešķelts, tad ir jauns. Šitais ir? Tas ir jauns? Jauns putns. Jauns. Jā. Tātad, B-veidiņā. ja ir pilnīgi nobeidzās
astes galā spāla šādi, tad ir jau nejauns, bet pirmajā gadā ir tāds tā kā V-burtiņš uz iekšu, jā. Pašā šī smailītē, jā. Nu, re, medību rīts izskaņā. Divas smuki nomedītas priekšķītes. Tagad ir laiks īstais, ko arī gribu atgādināt medniekiem. Norakstīt vai dot drīzāk informāciju. Tātad suga. Atrodam sugu. Kur dot informāciju? Mednī. Tātad mednī mēs norakstam visus savus medījumus, bet informācija šitā aiziet tālāk zinātnē. Cik daudz medī, kurā vietā medī, cik aktīvi medī, ko nomedī, no tā veidojās vispār sapratni par to, kas mums ir. Tātad mums ir prīkšķe, 2 gabals. Piezīmēs ieliksim jauni putni. To mēs konstatējām pēc šīm te astes spalvām. Pievienot fotoattēlus vēl varu. Bams. Allo. Cik man ir slikta zona šobrīd. Ienākošais GPS signāls ir ļoti vājš. Mēģina atrast atvērtāku vietu. Hallo. Lubānu vidū. Atvērtāka vieta. Nenācakot jāpagaida. Ir signāls, bet kādreiz jau šo neaizmirstam darīt. Tā ir svarīga informācija, lai mēs varētu arī medīt nākamos gadu desmitus. Uzkāpt pie turnī. Tā šeit notiek mednieku kluba Murmastienas. Jā. Pīļu medību sezonas atklāšana. Augsts līmenis. %. Jānis vakar brīdināja, ka ir svarīgākās sastāvdaļas medībām. Jāni, mēs pamēģinājām Artūra sūtījumu. Tev arī vajag pamēģināt. Tu nogaršoji? Jā. Degustējam tevis gatavoto buciņu. Ļoti labs. Parāda kādu krāsiņu. Čukt. Marmors. Rītīgi labs. Klausies, mēs varētu teikt, ka mēs ūdensputu medību sezonu esam atklājuši. Un superīgi turklāt. Es esmu pārsteigts. Principā, pastāties, pulkstens ir 10 no rīta jau gandrīz. Un turpina. Visu laiku džeki do vaļā. Līdz ar to, principā var visu dienu dzīvoties pa ezeru, celt. Ja vienā pusē kāds izšauj, tās pīles lido pāri, viss notiek. Nu, rudenī skaidrs, ka vajag māņpīles, svilpīt. Es mednī norakstīju. Divas pīles nomedītas, jauni putni. Sezona tikai sākās, zēni. Šājam garām un uzkožam forši. Tiekās.